Čau! Kad būs noskatījies šo video, sapratīsi, kas ir Copilot Pages un uzzinās, kā izmantot Pages savā ikdienā, sava darba uzlabošanai. Jo īpaši tas ir noderīgi tad, ja ikdienā sanāk darboties kopā ar kolēģiem pie dažādu veidu dokumentu izstrādes. Pavisam īsi, kas tad ir Copilot Pages? Tā ir dzīva, kopīga darba telpa Microsoft 365 vidē, kur tu kopā ar kolēģiem vari darboties pie šo te dokumentu, jeb satura izstrādes. Tostarp, izmantojot arī mākslīgo intelektu, lai papildinātu šo te dokumentu atkal un atkal, ja tas ir nepieciešams. Un tie iemesli, jeb situācijas, kurās Copilot Pages var jo īpaši būt noderīgs, ir tad, ja, piemēram, tu pats ikdienā bieži gatavo kaut kādu veidu saturu ar Copilot, tad tu izmanto iespēju tā kā kopēt šo te saturu, mēģini pārcelt viņu tur uz Word vai uz cita veida dokumentiem. Tātad, lai to atvieglotu, noteikti ir ieteicams izmantot Copilot Pages. Cita lieta, piemēram, ja ikdienā sanāk strādāt pie pasākumu organizēšanas, dažāda veida juridisko dokumentu sagatavošanas vai likumprojektiem, vai arī, piemēram, iepirkuma dokumentācijām. Principā visur tur, kur sanāk kaut kādā mērā sadarbība ar kolēģiem pie dokumentu izstrādes, vai arī tad, ja tu pats vai pati darbojies pie kaut kāda sava satura izstrādes un nāks ik pa laikam atgriezties, lai šo te dokumentu papildinātu, pirms tas novests līdz šim te apstiprinājumam. Un tas, ko es aicinu tevi darīt, ir principā atvērt šo te Microsoft 365 Cloud chat vidi. Protams, tu vari atvērt arī Teams vidi, tu vari atvērt arī desktop aplikāciju, ja tev tā ir uzinstalēta uz datoru, vai klikšķināt Windows plus C, lai atvērtu šo te Copilot vidi. Un tas, ko mēs izdarīsim šajās nākošajās minūtēs, ir mēs mēģināsim izspēlēt situāciju, kur izmantojam uzvedni, no uzvednes uztaisam šo te Copilot Pages jeb lapu, un tālāk attiecīgi pastāstīšu, kā tu vari ar to dalīties, kur tu vari atrast šīs te Copilot Pages, un tad, lai izveidojas šī te izpratne, kā no idejas tu vari tikt pie šī te gala rezultāta, sadarbojoties kopā ar kolēģiem, vai individuāli strādājot pie sava dokumenta izstrādes. Tātad veram vaļā. Un man, principā, jau ir sagatavoti daži šie te piemēri iepriekš, tāpēc es mēģināšu atrast šeit šo te sociālo mēdīju ierobežojumus bērniem. Es pastāstīšu, kāda te bija ideja. Sākumā es sāku ar to, ka es vēlējos, lai sistēma, jeb Copilots, veic izpēti par valstīm, kurās ir stājušies šie te aizliegumi sociālo mēdīju lietošanai, lai definē valstu nosaukumus, tur vecuma grupas un vēl citus aspektus. Tad, kad tas tika izdarīts, tad attiecīgi es papildināju šo te visu ar citu uzvedni, lai šī te informācija tiek mazliet sakārtot, jeb sastrukturēta, un tālāk jau no šī te visa es mēģināju veidot šo te Copilot Pages. Kas ir, protams, būtiski, ka ja tu vēlies to izdarīt vēl jaudīgāk, tad, protams, tu vari uztaisīt šo te uzvedni ar prompt coachu, tālāk tu attiecīgi vari ielikt to šajā specializētajā researcher aģentā, tas ir pie situācijas, ja tev ir pieejama paplašinātā Copilot licence, tad iziet cauri tam procesam vēl komplicētāk, jeb vēl labāk, ja tas tiešām ir svarīgi ikdienā. Piemēram, ja runa ir par likumprojektu izstrādi, tad svarīgi būtu balstīties uz to, kāda pieredze iespējams ir citās Eiropas Savienības valstīs vai vispār globāli, tad tur noteikti noderētu šis te researcher vai arī prompt coach, lai vēl labāk uztaisītu šīs te uzvednes. Bet te mēs šajā gadījumā vēlamies tiešām paskatīties, kā darbojās Copilot Pages un kā mēs varam to izmantot ikdienā. Tad, kad šis viss tika izdarīts, tad var redzēt, ka informācija tika sakārtota mazliet labāk nekā tā bija iepriekš redzama. Un pēc tam tas, ko es varu darīt, es varu izmantojot šo te zīmolīti
jeb zīmolu ikonu, es varu aizsūtīt šo te visu saturu uz šo te Copilot pages. Es klikšķinu, un tas, ko mēs tagad varam redzēt, ka tas saturs, kas iepriekš bija pieejams, nu, citādāk viņš ir pieejams kā Copilot pages. Un ko es varu vēl izdarīt ar šo te Copilot pages, tad, kad saturs ir pieejams? Viena lieta ir tas, ka es varu turpināt, nu, papildināt šo te saturu. Un es te varētu, pieņemsim, iekopēt vienu no sev sagatavotām uzvednēm, kura ir sekojoša, ka man jāatrod ir šie te Latvijas normatīvi akti, kas ir saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību internetā, ar datu aizsardzību un visu pārējo. Un tas, ko es varēšu izdarīt, es šo te saturu varēšu pievienot šim te Copilot pages. Es varētu iet vēl tālāk, pieņemsim, skatīties, kā sabiedrība reaģēja uz šīm izmaiņām Austrālijā vai citās valstīs. Es varētu mēģināt izveidot jau likuma projekta bāzi, nu tā kā struktūru, tad attiecīgi veidot pašu likuma projektu, definēt attiecīgi organizācijas, jeb institūcijas, kas Latvijā ir saistītas ar šī te, nu, likuma projekta pieņemšanu. Nu, tur varētu vēl daudz spēlēties, ko vēl tālāk varētu darīt. Bet šeit es tikai caur to vienu piemēru gribu parādīt, ka es varu turpināt aktīvi strādāt ar šo te dokumentu, joprojām iesaistot mākslīgo intelektu un tālāk šo te saturu diezgan ērtā veidā, pievienojot jau gatavai Copilot lapai. Šeit joprojām veidojās šis te saturs, ļausim, lai sistēma padarbojas, bet tikmēr es parādīšu vēl citas komponentes, jeb elementus, ko vēl var pievienot. Tad, kad es klikšķināšu šo te plusiņu, var redzēt, ka te ir iespēja pievienot tabulu, datumus, calloutus, turpat kodu un ko tik vēl ne. Var arī izdomāt un pievienot šo te task listu jeb uzdevumu sarakstu. Šajā konkrētajā gadījumā, ja mēs runājam par šo te sociālo mediju aizliegumu un iedomāsimies situāciju, ka mēs vēlamies, lai tiktu definēti, kuri būs atbildīgie par kaut kādiem konkrētiem soļiem, šī te dokumentu izstrādē vai politikas izstrādē, tad mēs te varētu likt vai no organizācijas, te mēs varētu arī likt atbildīgos cilvēkus. Un pieņemsim, te varētu rakstīt sapulces izveide vai uzsaukums, darīsim šādā veidā, un tas, ko var redzēt, ka šeit parādās arī šie te add assignee. Tas nozīmē, ka es varu šeit jau dinamiski pievienot šos te cilvēkus, un es parādīšu tikai caur vienu piemēru. Ja es izvēlos šo te cilvēku, var redzēt, ka viņš šobrīd parādās sarkans. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam dinamiski dalīties ar šo te lapu, jeb komponentēm no šī te satura. Ja es uzklikšķināšu uz šī te vārdu uzvārda, kas notiks tālāk, ka es varēšu dalīties ar šo te saturu, un šis cilvēks saņems informāciju, ka viņam ir jāiesaistās pie šī te dokumenta izstrādes vai ir jāveic kaut kāda veida uzdevumi. Es to nedarīšu šobrīd. Tas, ko es vēl varu darīt, es varu pievienot arī pats sevi, un teorētiski tajā brīdī sistēmai man būtu jāatsūta paziņojums, ka es esmu piesaistīts pie šī te dokumenta, un tas man dos iespēju šo te dokumentu labot caur manu e-pastu, un viss tas, ko es darīšu e-pastā, visi tie labojumi, viņi automātiski parādīsies arī šeit šajā te dokumentā. Cits veids, kā es varu dalīties ar šo te dokumentu, ir klikšķinot share. Te var redzēt, ka es varu dalīties ar visas lapas šo te saiti, vai es varu dalīties ar šo te copy component. Tas nozīmē, ka kopējot, jeb daloties ar šo to komponenti, es varētu pēc tam to kopēt arī Teams vidē un, piemēram, sūtīt tiem kolēģiem, kuri mēdz gadīties, ka ir mazliet pasīvāki un neiesaistās, piemēram, vai nereaģē uz e-pastiem, vai cita veida komunikāciju, kuru mēs mēģinām izvērst pret viņiem. Tas ir ļoti ērts veids, kā mēs varam panākt to, ka šis te dokuments
ir papildināms no vairākiem šiem te kanāliem, nevis tikai, pieņemsim, strādājot ar to SharePoint vidē, vai kā joprojām tas mēdz gadīties kādās organizācijās, kad cilvēki gatavo dokumentu tur Wordā, Excelī, tad sūta vienu versiju, tad sūta atpakaļ, un vēl kāds nav ieslēdzis track changes, jeb izmaiņas, kādas ir veiktas dokumentos, un tad beigās veidojas tāds, milzīgs, nevajadzīgs karusels, kurā dokumenti mētājās šurpu turpu. Es varu klikšķināt Copy Component, un tajā brīdī attiecīgi šis te links ir gatavs, lai ar to dalītos jau tā kā ar šiem te kolēģiem. Te var redzēt, ka es varu dalīties ar visu organizāciju, es varu dalīties ar konkrētiem cilvēkiem, bet es šobrīd neko no šī te negrasos mainīt. Un, ja mēs palūkojamies uz šo te saturu, kas ir izveidots, tad viena no opcijām, kā es varētu šo te saturu ļoti ātri un ērti pievienot, ir ņemt šo te kopiju, vai es varētu arī mēģināt klikšķināt uz šo te plusiņu, un kā var redzēt, tad tas viss saturs, kas tika izveidots šeit, uz šo te papildus promptu, izveidojās uzreiz arī šeit. Pie tām citām komponentēm es vairs īsti neatgriezīšos, bet tiešām ir daudz un dažādi elementi, to starp bildes, to starp video un kas tik vēl ne. Tas tad šobrīd, lai paliek, tas, ko es izdarīšu tālāk, es vēlos parādīt, kur mēs varam atrast šīs te lapas, kuras mēs iepriekš esam izveidojuši. Redz, kur es dodos atpakaļ uz šo te Copilot chat vidi, un ir vairāki veidi, kā mēs varam atrast šīs te lapas, kuras mēs esam iepriekš izveidojuši. Viena no tām ir klikšķinot uz library, jeb bibliotēka, un te var redzēt, ka 6 minūtes atpakaļ es esmu izveidojis šo te sociālo mēdīju ierobežojumu bērniem. Tālāk mēs varam arī to atrast zem chat, tātad chat un search, un attiecīgi izmantojot filtru opciju, mēs varam redzēt visas tās lapas, kuras mēs esam izveidojuši. Kas ir arī būtiski, lai gan šī ir paplašinātā Copilot M365 versija, šī te Pages funkcionalitāte strādā vienlīdz labi gan vienā vidē, gan arī otrā, respektīvi tajās dažādajās versijās. Atšķirība ir tikai tajā, kādos formātos jūs varat izeksportēt pēc tam šo te gatavo lapu, jo paplašinātajā versijā nāk klāt papildus šie te file formāti. Un vēl viena vieta, kur mēs varam atrast visas mūsu lapas un ne tikai, ir šī te Loop aplikācija, jeb kā to atrast, ir klikšķinam uz apps, tālāk ejam uz all apps, un mēs varam atrast Loop, un tajā brīdī sistēma atver šo te Loop, jeb mūsu workspace darba vidi, kurā var redzēt visas manas šīs te atvērtās lapas un ne tikai, jo te var redzēt arī visu to citu, pie kā es esmu darbojies, pieņemsim, ja tās būtu meeting notes, tad šeit būtu tā vieta, kur es arī varu to visu atrast. Jo pēc būtības, tajā brīdī, kad tiek izveidot šī te Copilot Pages lapa, viņa kļūst par daļu no šīs te Loop ekosistēmas. Un, piemēram, ja es arī veiktu šeit jebkāda veida izmaiņas, arī tajā citā dokumentā parādītos viss tas, ko es esmu labojis šeit. Labojums šeit. Lai būtu, vienkārši atcelsim labojums, un mēs tagad varam aiziet atpakaļ uz šo te failu. Kā var redzēt, tad labojums. Tad ideiski kolēģi strādā no dažādiem, no dažādām vietām, un viss automātiski salabojās šajā konkrētajā dokumentā. Un tas, ko mēs vēl varam, protams, ir nomainīt pašam šim te, pašai lapai nosaukumu. Mēs varam attiecīgi uztaisīt no tā dokumentu, mēs varam beigās uztaisīt arī šo te PDF-u, protams, mēs varam daudz un dikti to visu papildināt. Un tādā, reālā darbplūsmā vai scenārijā tas varētu izskatīties šādi. Jūsu organizācijā strādājat pie kāda kopēja dokumenta, tas dokuments ir izstrādāts, tālāk jūs viņu aizsūtat uz šo te
Word vidi, iekopējat SharePointā, nu, un tad attiecīgi šī jau ir tuvāk tai gala versijai tā vietā, lai darbotos uzreiz tajā SharePointā, jo šeit jūs attiecīgi, kā redzējāt, varat, nu, darīt daudz un citas dažādas lietas, plus, protams, arī izmantot mākslīgo intelektu, lai papildinātu šo te failu daudz dinamiskākā veidā. Un tas, ko es vēlos vēl nodemonstrēt, ir, kā es nu, attiecīgi palabošu šo te dokumentu arī Teams vidē. Es aiziešu šobrīd uz savu Teams vidi, atvēršu vaļā, un tālāk es aiziešu pie čatiem. Čatos es vienkārši iekopēšu šo te loop komponentu, jeb sociālo mēdīju ierobežojums bērniem. Un te var redzēt, ka šis te dokuments ir iekopējies šeit. Te bija tas viens labojums. Es varu attiecīgi pielikt papildus uzdevumu, papildus uzdevums, un tagad aiziet atpakaļ uz to citu vietu, lai parādītu, ka arī attiecīgi šeit uzreiz ir veiktas šīs te konkrētās izmaiņas. Un tieši tāpat tas darbojās arī, ja es aizietu uz e-pastu, tūlītās es parādīšu. Skatīsimies, vai man e-pastā atnāca paziņojums. Izskatās, ka neatnāca vēl pagaidām, bet te var redzēt, ka bija cita veida dokuments, iepirkuma sagatavošanas dokuments mācību līdzekļiem. Te es veicu izmaiņas. Pārslēdzās man uz angļu valodu, te es veicu izmaiņas, un attiecīgi tālāk es varētu atrast šo te dokumentu arī pie savām lapām. Es vēl atgriezīšos uz mirkli uz Teams vidi, jo ir svarīgi arī saprast, kur mēs varam atrast Teams vidē nu, visas šīs te lapas. Lielai daļai no jums varētu būt, ka nav pieejama šī te Loop aplikācija. Tātad veids, kā jūs to varat izdarīt, ir klikšķināt uz trim šīm te bumbiņām un attiecīgi šeit vadīt Loop, un te parādīsies šī te Loop aplikācija. Viņa man jau šeit ir pielikta, jūs varat attiecīgi viņu piespraust PIN vai Antiņa gadījumā, kādam tas ir aktuāli. Aizejot uz šo te Loop aplikāciju, mēs varam redzēt, ka šeit tiešām parādās atkal visas tās aktīvās lapas vai tās komponentes, ar kurām mēs darbojāmies. Plus, te var redzēt arī tās lokācijas, jeb vietas, kur un kā mēs esam dalījušies ar šiem te dokumentiem. Te bija tā iepirkuma dokumentācija, kuru es tur e-pastā biju pat papildinājis. Es viņu biju iemetis arī testam vienā citā sapulcē. Tā kā tas veids, kā mēs varam dinamiski izmantot šo te Copilot funkcionalitāti, ir patiešām iespaidīgs. Un tīri, lai nofinalizētu šo te visu mazo ekskursiju par to, kas tad ir šīs te Copilot pages, atceramies, ka tas varbūt tās jo īpaši noderīgi, ja jūs veicat šo te analīzi, likumprojektu izstrādi, ja jums kopā sanāk strādāt pie dažāda veida pasākumiem, pie dažāda veida reģistriem, vadlīnijām vai, nezinu, e-pakalpojumu izstrādēm. Tātad tā vietā, lai tikai darbotos SharePoint vidē vai atsevišķi uz savām darbstacijām, jūs varat uzreiz daudz dinamiskākā veidā tikt pie šī te vēlamā rezultāta. Un, protams, iekļaujot arī mākslīgo intelektu, kas var pātrināt šī te visa dokumenta vai procesa virzību daudz straujāk nekā tas būtu tikai tad, ja mēs darbotos paši par sevi vai izmantot šīs te vecās pieejas, ka mēs kaut ko darām vienā vietā, tad mēs tur kopējam, tad liekam iekšā failos un paralēli strādājam dažādās vidēs. Ceru, ka šis ir noderīgi un noteikti turpināšu strādāt pie citiem video, kuros rādīšu vēl daudz jaudīgas lietas, ko var paveikt ar Microsoft Copilot un ne tikai. Paldies un atā!